man tiešām gods ir būt Pāva Lejiņa īpašumās. Es esmu agronoma, gan pēc izglītības, gan pēc savas būtības, bet strādāju Compensa Life apdrošināšanas kompānijā. Nu, kā teikt, man ir tā diezgan padaudz tā brieduma gada pienākuši. Un tad bija laiks, kad es vienkārši esmu savā ģimenē bijusi īstenībā 8 bērnu ģimene, vienīgā ticīgā. Pārējie bija partijas biedri, komjaunieši savā laikā, tas jau sen atpakaļ. Bet es tecēju tāda maza meitenīte cauri 6 kilometriem meža uz katoļu baznīcu Varakļām, Viļānos tajā laikā. Nēdus un katru to vīruku pavicina, tā es noģīpstu. Badaļs bērns ar tādiem gariem kauliem, tādām lielām sastrādātām rokām. Vasarās mūsu mammu fīrē ar tēti projām pelnīt sev skolai iztiku un apģērbu un atsakot tā. Bet vienalga, jā, es Dievam ticēju, un tā kā bija šausmīgi grūti, Latgalē bija badaina, un 60. gadi tur bija vienkārši deva tikai natūrmaksu. Tur vispār nebija tādas, kad iedot tur naudu, tur kaut kādu vai kaut ko. Un jāiet studēt. 7. klase bija tad vēl tā kā pamat izglītība. Un es eju pie direktora un saku tā, zinat, ko man mamma, tētis ir nabadzīgi, jūs visi zinat, viņi ir kā jau visi. Tā ir kolhozā. Katru gadu mainījās priekšsēdētājs, izlaupīja kasi, pazuda un tā. Un es tam direktoram saku, man vajag mācīties par agronomu. Kāpēc? Tāpēc, ka mana māsa mācījās Laidas tehnikumā, ja kāds zina, kur tas ir tās rajonā. Es esmu no Varakļāniem, zinat tādas anekdotas visādas. Aizbraucu ar vienu medus pudeli un īsti nezinot latviešu valodu. Kakis, zakis, visi smējās par mani. Bet es teicu Dievam, Svētā jaunā Marija, tu redz, kā man te ietēt. Iemāci man pirmkārt latviešu valodu. Un tiešām tas bija īstenībā pirmais brīnums, kas notika manā dzīvē. Es jau biju, cik man bija 15 gadi, es aizbraucu no mājas studēt par agronomu. Un es 1. gadā ziemā vinnēju dzejoļu konkursā. Tas vispār bija brīnums visam tehniskam. Bet tagad stāstīšu uz tā paša viņa kā Juris, kā es atgriezos pie Dieva katoļietu būdam. Meitiņa saslima, man ir 2 dviņu pāri, 11 gadu starpību. No pirmā pāra meitiņa saslima ar astmu. Un mēs bijām spiesti no Liezeres, tāpēc, ka tur bija tāds ezers, pārcelties prom uz kaut kur Cēsis, Sigulda. Un man aizsūtīja uz kvalifikācijas celšanas kursiem uz Lauksaimniecības akadēmiju. Un tur salaiž mūs kopā ar priekšsēdētājiem, kuri kvalificējās arī. Un pieiet viens tāds enerģisks vadītājs un saka, jūs negribat nākt pie maniem par agronomu? Es saku, es esmu galībā agronoms, man ar to visu galvenu agronomu padarīšanu diezgan šoki. Nav pieredzes. Nē, es jūs labprāt pieņemtu. Un tā īstenībā meitiņas dēļ, jo arī viņai vajadzēja mainīt. Un izrādījās, tas ir priekšsēdētājs no kolhoza Ezerciems. Ja kāds zina, kur ir Anšlava Eglīša dzimtas mājas, tas ir Inciems, Rīgas rajonā. Tā mēs tur nokļuvām. Protams, tas bija briesmīgi, viss tā pārvākšanās, bet Dievs tur ielika. Un tur bija darba biedrs Baptists, tāds Lasmaņu Valdis. Es domāju, ka kāds noteikti zina viņu. Viņa tētis bija man mehanizators, fantastiska ģimenīte, Valdis un brālīts viņam. Nāksies dienais, es galvenais agronoms, un tas Valda tētis saka, mani nesauca pilnā vārdā, bet jo es savā laikā kautrējos no vārda Jūlija, jo
latgaliešiem ir tā Juļēta, tāds mīlīgs vārds. Čivļiem ir Jūle. Es teicu, es iestājos pat komjaunatnē tehnikumā, mums bija komjauniešu kursam jābūt. Un arī iestājos ar Līju. Nu, tas tā. Tagad tas Valdis saka, zini ko, Pilsdrupās Siguldā ir Bībeles svētki milzīgi lieli. Vai tu negribi atnākt? Es saku, nu, man tā mammīte arī jātimbā līdz, bet mēs esam katoļietis. Nu, tagad tas taču ir šausmīgi sen apakaļ, tie ir 80. gadi. Kā baptisti dabūja to Siguldas Pilsdrupas, to estrādi, es nesaprotu. Bet tā notika, tas arī bija Dieva brīnums. Tagad tur mācītājs slavē un rokas pa gaisu. Mēs ar mamma vienu mazāks. Ko mēs katoļieši? Kur vispār, ja bērns baznīcā ieraudās, tad par cik jau mēs bijām bērni, mēs taču to atceramies, kā tas bija. Nedrīkstē tur nesmieties, ne pastrādīt. Tagad te tā, slāva Jēzum, slāva. Es domāju, kur ir svētā jaunā Marija? Tagad aicina visus priekšā. Nu, kas grib pieņemt Jēzu par savu kungu, lēnāk priekšā. Tagad es saku, nu, mamēt, ko mēs darīsim? Viņa saka, mē, tas arī nav zinu. Beigās, tok īsim. Nu, bariem, cilvēki atgriezās bariem. Nu, iesim. Mēs arī ejam. Pēdējās betējām. Mums uzliek rokas. Skaitiet to mēs visu darām, kā čītiks Latvijas rēkams. Jā, smiekli caur asarām, bet mēs pieņēmām Jēzu, bet, diemžēl, tālāk nebija neviena, kas pastāsta, kas ar mums notika. Un, protams, Dievs noteikti gribēja svētīt brīnišķīgi gan mani, gan manu ģimeni, bet, nu kā es, agronoms, galvenais agronoms, pēc tam agroproma agronoms graudkopības nodaļā, pēc tam Rīgas rajona galvenais agronoms. Kā? Un viss, protams, sabruka. Mēs taču visi zinām, kā bija tā situācija. Bet, nu, vīrs bija galvenais inženieris, tā Ezerciemā viņš arī sāk staigāt ar cauru pufaiku, un bērni beidz skolas 9. klasi Krimuldā, un notika traģēdija, mums aizgāja bojā pirmais bērniņš. Es domāju, kāpēc mani? Nu, labi. Salāpīja to dzīvi, bet īstenībā faktiski sabruka absolūti viss. Ģimene, attiecības, onkoloģijā, viss pašai. Programma. Un es tik visu laiku saucu uz Dievu, Dievs, kāpēc man? Es visiem gribu palīdzēt, visus velku līdzi, un ko es te karinu virsū, tie man dara pāri. Un nekā nesaprotu. Un bija tā, ka Rāmovā, tas notika Rāmovā šeit pat, tur jau arī lauksaimnieki vēl šobrīd strādā. Un bija izstāde. Vienkārši tas, ko es sapratu, ka tad, kad beidzās viss šis sociālismu epopeja, es nekad negribu strādāt vairs pie darba devēja. Es gribu atbildēt tikai par to, ko es daru. Tāpēc, kad ja kolhozā mans mehanizators sasitas slaucēju sievu, man noņem prēmijas, tāpēc, ka es neaudzinu savus mehanizatorus. Un tādu entie piemēri bija. Un, nu, beidzās tas viss ar to, kad man bija zināšanas par dabas produktu pārtikas piedāvājumu, par kurām tikai tagad sāk mediķi runāt. Un man bija par cik onkoloģija, es pati tiku vesela, un es zināju, kā tas viss strādā, ko darīt tagad. Pirmais brīnums notika, kad mēs 4 gadus gulējām neapkurinātā telpā ar dēliņiem, jo viņiem vajadzīga izglītība. Vīrs saka,
lai strādā savā zemnieku saimniecībā 56 hektāri ar rokas grābekli, 4 govīm, kasījām sienu, sakārtojam pantu apmēram kādām 30 govīm un bērni vienkārši pateica, māma, mēs akmeņus grauzīsim, bet mēs nestrādāsim šeit. Nu tā apmēram. Un bija tā, kad Dievs jau strādāja manā dzīvē, bet es nesapratu to. Nu, turpināja tāpat. Un izstādē pienāca klāt Starptautiskā Bībeles institūta direktora vietnieks. Un viņš dzirdēja, kā es runāju, nu, kad cilvēks pienāk zemnieki pirmie. Es arī piedzīvoju bandītus savā mājā. Es zinu, kā tas bija, kad tie visi jumti, tik līdz tu kaut ko pacēlies, kaut ko darīt, tev nāca virsū un aizstāvības nekādas nebija. Un pienāk viņš klāt, un viņš tā, nu, dzird, ka es liecinu pa Dievu. Es jau biju atgriezusies, jau tad jau es jau biju prieka vēstī. Otro reizi atgriezusies, pieņēmis Jēzu, tā kā es biju Linezerā, Navnieku palātā. Un no turienes aizgāju uz Vefu, uz prieka vēsti, un to man ieteica Ritiņa, kura strādāja pēdējo dienu Linezerā kā medmāsa. Un viņa mani nepazina, es biju tik briesmīga izskata, apmēram 70 gadu veca tantuks. Gulēja, gaidīja vienkārši vietu tai Navnieku palātā saucamā, kad tur aizvedīs kādu, tad man tur ieliks, jo man citur nav vietas vairs. Un es aizgāju, pieņēmu Jēzu un atgriezos un tapu vesela. Tas bija ārkārtīgs Dieva brīnums. Absolūti kroniskas slimnieces. Es jūsu priekšā, mīļie, stāvu vesela. Un es gāju 5 gadus Starptautiskā Bībeles institūtā, studēju, kāpēc mana Latgale, kura saglabāja savus dievnamus, ir visplikākā, visnodzērušākās. Un tas bija svētīgs laiks, bet es jau pirms tam biju izgājis mūsu draudzē Bībeles pamatmācības kursu, un man bija ļoti viegli šīs studijas mēnesī, 1 nedēļa pa vakariem. Tā es 5 gadus, var teikt, tapu par mācītāju bezmaz, bet, nu, jāmaina kaut kas jādara arī finansu ziņā, jo ģimenē jāstudē bērniem un jāmāca un mazbērni. Un tad pēc tā Bībeles institūta bija tā, kad es sāku šausmīgi liecināt. Ak, ārprāts! Tie cilvēki bija nelaimīgi, kas ar mums sasniedās. Autobusā, radiem, dēli sita durvis jau tie mazie. Es vēl nepateicu, ka es arī biju klīniskā nāvē vēl pirms tam un lūdzu, lai man Dievs atgriež apakaļ. Un īstenībā tad sākās visas manas drausmīgās problēmas, ko es te bišķi pārstāstīju, diezgan haotiski. Un zināt, jā, patiešām Dievs ir brīnumains, un es aizgāju vienā reizē, dzirdu mūsu draudzē taisa biznesmeņiem tādas apmācības. Es aizēju vienreiz, otrreiz, es rakstu, kungs, cik tur bija atklāsmes. Un lūdzu viens par otru. Un tagad man tāds pamudinājums, es neesmu īstā vietā. Nu, mēs izvedām doktoru Terešu, ko, ja zina, tādas tēņas ir. Reklamējām viņu. Nu, ko nozīmē reklamējam viņu, ja mums jāmaksā visas izstādes telpas viņiem par produktiņiem, un mums nav nekāda palīdzība. Bet es redzu, Dievs, tu zini, kas tas pa ceļu, un gan jau viss nokārtosies. Un nu ir tā, ka man piedāvā Sezamā strādāt par konsultantu. Sezam Life Latvija, tā bija Somu kompānija, un tagad es lūdzu saviem brāļiem, māsām, biznesmeņiem, lūdzu, aizlūdziet, vai man ir jāiet uz turieni. Juris Lojāns, Armāns un visi te vēl ar sēž kādi mani draudzes locekļi, biznesmeņi lūdza, un tā es kādu mēnesi viņus vairāk, kad 2-3 mēneši terorizē. Lūdzu, aizlūdzat, vai man tur jāiet?
beigās Juris Lujāns viss labš un pēdējā reizē saka, Jūlija, tikai tur tavs ceļš. Nu labi, es aizēju, direktors pieņem mani. Es saku, labdien, nu, es esmu īpaši meiteni, ja jūs gribat ielaisties, man viegli nebūs. Tāpēc, kad man ir savs redzējums par biznesu, par vispār, par garīgām lietām, ja jūs esat mieru man ielaist iekšā un kad es veidoju savu aģentūru, tad viņi to paši nosauca pa aģentūru par savu grupu un es sāku mācīt. Protams, pirmais bija savus konsultantus, kādā veidā tu vari sasniegt pilnību, kādā veidā tu vari izrauties no turienes, kur tu esi. Un, protams, pirmām kārtām bija liecības par sevi. Un tā es tur liecināju, un tā es apmācīju kādus 346 konsultantus, nodibināju Liepājā, Valmierā, Priekuļos, Siguldā, Daugavpilī centrus. Paši apmaksāja. Mums akcionārs nedeva neko. No tām kompensācijām, ko mēs nopelnījām, mēs maksājām arī īres šiem centriem. Bet mums bija fantastisks laiks, no tiem 300 strādāja kaut kāds 120. Mums bija vasaras nometnes, kuras sākās ar tēvreizi un vispār līdz tam brīdim, kamēr nomainījās direktora vietnieks. Atnāca tāds jauns puisis. Kāds bija pačukstējis, ka tā Jūlija tur visu laiku pa Dievu vārdiem un liecības un Dievu vārdu un baušļi. Pirmais, kā jūs varat kļūt neatkarīgi un brīvi. Un tagad vienā sapulcē man pieceļ kāju un saka, zinat, Jūlija, jūs vairāk nedrīkstat tā darīt. Ja nu kāds pažēlojās, es teicu, labi, direktori, jūs esat tā mieru, man nav problēma, jo viņi jau ir dzirdējuši, man lielākā daļa jau kristieši. Direktors gudrs, vecais čekists klusē. Protams, viss sabruka, bet atpakaļ atskatoties, tas arī bija Dieva pirksts. Kāpēc? Tāpēc, ka man nebija vairs laika absolūti ne ģimenei, ne Dievam, tik cik aizskrien un ar nokavēšanos uz dievkalpojumiem, cik biznesa tos pasākumus ar vairs nevarēja apmeklēt. Dievs kaut ko dara, lai es varētu visu tā harmoniski sakārtot. Iedod man brīvu laiku kaut cik. Nu, ieskaitot to, ka ģimene atgriezās, mēs atpakaļ vīri esam pēc 4 gadu šķiršanās. Visu, ko bija nozadis sātans, Dievs tagad man bera bēršana. Mani mīļie, nezinu, vai jūs redzat, cik man uz pierasto krunku, cik man gadu. Pagājuši gadu svētceļojumā nogāja 260 km Spānijā pa šitādiem kalniem un lejām. Šogad pavasarī nogāja 150 km. Un es jums to arī iesaku. Un tad ar to kungu ir tik daudz brīva laika. Un kad tev celīši nobrāst un kājiņas nevelk, tad tu dziedi. Tu mans akmens kalns un vāna klīts. Tu mans Dievs, uz ko es paļaujos. Uzskaties kalnā augšā. Tā kā mani mīļie, es esmu saņēmusi vairākus pamudinājumus. Dievs mums plēš nost tās visas mūsu lietas, kas viņam nepatīk, tā kā kāpos lapas šķim bez žēlastības. Un tās ir šķītas arī man. Bet tad, kad man ir šie uzbrukumi, es kliecu tikai uz viņu. Un vēl ir palikusi viena neatrisināta problēma, protams, ir mana vīra atgriešanās, mana bērnu atgriešanās. Bet es viņam lūdzu, Dievs, nedod ne mani seltu, ne sudrētu, bet... Protams, tie uzbrukumi milzīgi. Arī šorīt man ilzīgi pa galvu sadeva. Bet es sapratu, ka kas tas pa spēku, lai es šeit nebūtu, lai es nevarētu liecināt, lai es nevarētu baudīt to, ko jūs liecināsiet. Mani mīļie, Dievs atjauno, ja es biju hronisks slimais, ja es biju onkoloģiskajā dispanserā, bezcerīgs Linezerā pēc daudziem gadiem no pārstrādāšanā,
Tagad, slava Dievam, un es esmu saņēmusi tādas vairākas tādas atklāsmes. 3 gadi vai 4 atpakaļ man teica Dievs, nu kaut kā tā kā Juris saka, ne jau viņš tur bungo ar saviem vārdiem, bet esi uzticama mazās lietās. Dievs tev dos lielas lietas, zinat to rakstiet. Tas bija vienkārši marasms. Es eju uz ielas nomesta pudele. Paeju garām. Tā nav man darīšana. Nē. Es biju pilnīgi tā, kā miskasts rūms, man viss vajadzēja savākt. Toaletē ieeju, vienalga vai lielveikalā vai darba vietā. Iet pāri papīrbros. Nav mana daļa. Eju ārā. Un otrā atklāsme bija tāda, ko es saprotu, kad kādēļ mēs esam šeit. Es visu bezdievju savākto bezdievīgo naudu nodošu kā rokās, Dieva bērnu rokās. Esiet svētīti, mīļie. DMB es atradu, nu man taču daudz gadu, man tak vajag kaut kādu savu biznesu personību. Un šobrīd Amvejs ir ienācis oficiāli Latvijā. Mīļie, ēdiet, dzeriet, lietojiet tos produktus. Ja kam vajag, es patiešām varu liecināt, tas ir pasaules klase. Un viņš ir Baltijā iekšā. To panācām mēs ar savu darbiņu. Papildus tam, ko es daru kompensā. Slava Dievam! Slava Dievam!